Mūsdienās vairs nav svarīgi tikai tas, lai lietas darītu to, kas tām paredzēts. Dažbrīd daudz svarīgāk, kā tās paveic savu darbu. Proti, vai šo lietu saimniekam ir jāpieliek pūles, vai arī šķietami viss notiek pats no sevis. Iedomājieties, pie jums ierodas mazs robotiņš, kura izmēri nepārsniedz siera rituļa lielumu un sāk tīrīt un pucēt jūsu mājas grīdas. Fantastika? Nebūt nē. Jau labu laiku šādi saimnieciski robotiņi top arī Latvijā, kur studenti tos veido sadarbībā ar pasaulē lielāko sadzīves robotu ražotāju – ASV uzņēmumu iRobot. Uzņēmumu iRobot pirms 20 gadiem dibināja 3 Massachusettsas tehnoloģiju institūta zinātnieki, kas pirmos robotus veidoja par pamatu ņemot kukaiņu uzvedības modeļus. Tagad uzņēmums ražo visdažādākā veida robotus, arī militāros un zinātniskajai pētniecībai paredzētos. Tie visi ir savienojami ar datoru un mobilo telefonu, kas ļauj robotus viegli vadīt no jebkuras vietas. Roboti ir ļoti piemērota platforma, uz kuras izstrādāt jaunas tehnoloģijas, kas paplašinātu to pielietojumu. Izrādās arī Latvijā jaunajiem profesionāļiem ir pa spēkam šādas tehnoloģijas radīt un pēcāk gala produktu piedāvāt daudziem miljoniem lietotāju visā pasaulē. Jau tagad daudzi pašmāju studenti 2 reizes gadā pierāda savus spēkus iRobot robotu sacensībās, piemēram, liekot grīdas tīrīšanas robotiem savā starpā mēroties spēkiem sumo cīņā. Par šiem robotiem droši var teikt ražoti Latvijā. Paralēli studentu zinātniski pētnieciskajiem darbām tiek domāts jau par sarežģītākiem projektiem, un pastāv cerība, ka nākotnē Latvijas jaunie zinātnieki spēs nodrošināt eksportspējīgu produktu uz pasaulē populārāko sadzīves robotu bāzes. Šodien pievērsīsimies tieši tiem robotiem putekļu sūcējiem ar nosaukumu Roomba. Kopš iRobot dibināšanas jau nomainījušās 5 šī robota paaudzes, kas reāli nozīmē robots paliek tas pats, bet mainās viņa smadzenes, jeb citiem vārdiem sakot, programmatūra. Ja pirmo paauģu roboti varēja vienatnē tikt galā ar 25 kvadrātmetrus lielu platību, tad tagad jau pilnveidotajiem amatbrāļiem ir pa spēkam iztīrīt pat 90 kvadrātmetrus lielu telpu. Tātad vienam dzīvoklim pilnīgi pietiekami. No parastas putekļu sūcēja viņš atšķirās ar to, ka viņš strādā pats. Mums viņam jānospiež klīna poga, un viņš aiziet strādāt pats. No parastas putekļu sūcēja viņš atšķirās vēl ar to, kad viņš tērē daudz mazāk enerģijas. Ja viņš strādā mums 30 dienas mēnesī pa 2 stundām katru dienu, tad viņš patērē apmēram 70 centīmu mēnesī. Kā tad darbojas mazais saimnieces palīgs? Jums tikai ar pogas spiedienu jāieslēdz Roomba, un jūs varat turpināt savus darbus vai pat doties prom no mājas, jo robots patstāvīgi veiks ikdienas tīrīšanu. Istabā tas orientējas, izmantojot savus neskaitāmos sensorus, kas analizē gan telpas reliefu, gan netīrumu daudzumu un veidu. Robots nav pieslēgts elektrotīklam. Ar uzlādētu akumulātoru tas darbojas līdz pat 2 stundām, un pēc darba paveikšanas pats atgriežas uzlādēties. Uzsākot tīrīšanu, robots kustas pa spirāli, arvien palielinot loka diametru. Pēc kāda laika tas atdursies pret sienu vai kādu šķērsli, un tas nozīmē, ka robots šķērsos telpu pa diagonāli vai arī virzīsies cieši gar sienu. Robots atkārtos šīs darbības, līdz būs iztīrījis visu telpu. iRobot Roomba viegli tiek galā ar dažādiem netīrumiem, pat dzīvnieku vilnu. Īpašs robota modelis ir paredzēts tiem, kam mājās ir 4-kājainie draugi. Tam ir papildus konteiners, kurā uzglabāt izkritušās spalvas. 2 pretējos virzienos rotējošas birstes uzlasa netīrumus, bet vieglākās daļiņas tiek vienkārši iesūktas konteinerā. Lai arī putekļu sūcēja jauda nav liela, tā ir pilnīgi pietiekoša savas pamatfunkcijas veikšanai – putekļu sūkšanai. Robots necenšas iesūkt to, ko var saslaucīt ar savām birstēm. Īpaša sānu birste paredzēta, lai iztīrītu grūžus no istabas kaktiem un gar sienām. Robotam problēmas nesagādā ne cietās grīdas, ne īsts spalvu paklāji. Pateicoties savam nelielajam augumam, kas nepārsniedz 9 cm, robots var viegli tīrīt arī zem gultām un skapjiem, kur ar citām tīrīšanas metodēm to grūti izdarīt. Cilvēks iegūst ļoti daudz brīva laika. Ja mums dienā tas ir 10 minūtes, ko mēs patērējam mājas tīrīšanai, tad mūsu mūža garumā tie jau būs 2 gadi apmēram. Kā jau noskaidrojām, vidēji liela dzīvokļa vai mājas iztīrīšanai pietiek ar vienu robotu. Bet ko darīt, ja jums padomā veikala vai viesnīcas uzkopšana? Lielām biroja telpām vajadzētu, 10 šādus robotus un likt viņiem strādāt kopīgi. Savā starpā sazināties, sarunāt, kurš tīrīs kuras telpas, kurus kvadrātus. Un tas ir ļoti reāli izdarāms. Un šobrīd ar Tehnisko universitāti mēs esam sākuši darbu pie šāda projekta, lai varētu izveidot sistēmu, kur robots savā starpā komunicē.
Taču ko darīt, ja pēkšņi jūsu čaklais sabiedrotais atsakās funkcionēt? Visticamāk tas noticis, jo laikus to neiztīrījāt, un sakrājušies netīrumi ir ieķērušies birstēs. Šādā gadījumā nav vērts pārdzīvot, bet nest robotu uz servisa centru, kas ir lielākais visā Baltijā. Tur jūsu palīgu atkal savedīs kārtībā.